That's our problem. We are expert. We want to help. We want to improve, and you have to do that. You have to do that. Say, take care there, take care that. Leave it. Pie mums ciemos ir ieradies Patriks Foleti, strādā Šveices nacionālajā izlasē kā vārdsargu treneris, un viņš ir arī UEFA vārdsargu eksperts, un tiešām ir liels prieks, ka viņš ir ieradies šeit strādāt ar mūsējiem treneriem. If I give you the solution, okay, you know now, but probably you don't know why, and why is very important. Prieks redzēt tādu personu kā Patriku un saņemt no vienu informāciju un vienkārši pazīst. Tas ir liela personība. Clear? Okay? Perfect. Mēs daudz šeit runājam par to, kā attīstīt inteliģentu spēlētāju, kā attīstīt spēlētāju prasmes, arī vārdsargu prasmes. Un ļoti svarīgs ir tās detaļas, lai ieraudzītu spēlē, uz kur jāskatās, kur atrodas bumba, kāda ir ķermeņa valoda spēlētājam, kā izvietojās savus komandas spēlētāji. Tas ir tieši tas, ko viņš tagad arī dara. Was incredible. I found a very open-minded group, open also to something new, probably from one of them, and also the implementation now on the pitch make a lot of fun, and I think the coach have a good base. The level of the goalkeeper is also very high. I think you are working in the right way. Un viņš prot savienot tieši to akadēmisko pusi un ar to praktisko pusi, kas ir ļoti svarīgi trenerim, lai varētu attīstīt kvalitatīvus spēlētājus. Un Patriks ir viens no tiem pasniedzējiem, kurš turpina to spēles realitātes metodiku. Pirms tam mums ir bijuši Angļi uz šejien pasnieguši, Beļģi, un Patriks no Šveices tieši turpina arī šo filozofiju, kurā virzienā mēs gribam iet tieši attīstot inteliģentus spēlētājus.